Nu tad vēlreiz labdien, rēzeknieši! Liels paldies, ka jūs esat atnākuši šodien satikties ar mums ReBaltica atvērtajā redakcijas sapulcē, kur Rēzeknē notiek pirmo reizi. Tiem, kas man nepazīst, mans vārds ir Sanita, es vadu ReBaltica mūžību. Un šodien ar mums kopā ir kolēģi, kas ir strādājuši pie Rēzeknes izpētes pirms pašvaldību vēlēšanām, ar kuriem es jūs iepazīstināšu. Vispirms es ātri izstāstīšu, kāpēc Rēzekne un ko mēs darījām citās pilsētās un ar ko jūs esat īpašāki par citiem. Šis pasākums tiek raidīts tiešraidē, lai tie, kas nav rēzeknieši, varētu uzzināt par Rēzekni vairāk, ja viņi to vēlās. Mūsu parastais formāts ir, mēs runājam, cik mēs tur runājam, mēs mēģinām nepārvilkt 40 minūtes, tad mēs izslēdzam kameru un ļaujam cilvēkiem uzdot jautājumus, atbildēt uz tiem, jo tā ir šī pasākuma būtība, ir jums ļaut iepazīties ar žurnālistiem, kas par šo pilsētu interesējās un vaicāt jums interesējošās lietas. Kā visās tiešraidēs es esmu teikusi, ja jūs mums nepiekrītat, ja mēs jums nepatīkam, tas viss ir ok, bet lūdzu necelieties un nebļaujiet no vietas pa vidu. Šis nav šausmas, šī ir normāla saruna ar Rēzeknes iedzīvotājiem. Tā kā jūs esat latgalieši un ļoti karstasinīgi, es nezinu, man laikam vajadzētu vēl pieteikt arī nekauties šajā reizē, lūdzu, bet vienkārši respektējiet, lūdzu, arī pārējos, kas šeit ir. Un es redzu, ka ir atnācis arī Bartaševiča kungs, par ko man liels prieks, jo šī cikla laikā viņš ar mums nerunāja. Bija vairāk, ar tevi runāja, ar tevi vienīgo, mums ir izņēmums, un pēc tam vairs nerunāja. Bet jums bija iespēja savu viedokli izteikt par to, par jautājumiem, kuri jums būtu tikuši uzdoti. Mēs jums ļausim, protams, tāpat kā jebkuram cilvēkam izteikties, bet lūdzu nepārvērtiet šo par priekšvēlēšanu pasākumu. Šī ir saruna ar iedzīvotājiem. Tāds pats lūgums arī pārējiem kandidātiem, kurus es šeit redzu. Vienkārši lūdzu respektējam viens otru. Un pēc šī sākuma, kāds ir vienāds visās vietās, tātad es izstāstīšu, kāpēc mēs izvēlējāmies Rēzekni. Pirms vēlēšanām mums ir vienmēr liela sapulce, kurā mēs mēģinām saprast, ko mēs spēsim izdarīt uz šīm vēlēšanām. Un mums jau ir mazliet iestrādāts formāts. Viens, kas mums ir bijis vienmēr kopš viņa eksistē, ir faktu pārbaudītāji Annija, Evita, kuri pārbauda iepriekšējās vēlēšanās dotos solījumus. Mēs vienmēr koncentrējamies uz tiem, kas ir bijuši pie varas, jo opozīcijai nav bijis iespēja savus solījumus izpildīt. Līdz ar to, kāda tieši jēga ir pārbaudīt, ko viņi solīja un ko viņi neizpildīja. Ar varas partijām ir citādi. Otrais. Mums bija pieredze jau ar jūsu kaimiņiem Daugavpilī, kur mēs atvērām redakciju uz ielas, nedēļu sēžot, runājot ar cilvēkiem. Jo mums ir ļoti svarīgi tas, kas notiek Latvijas austrumu daļā. Un tas, kas jūs apvieno, un arī Rīgu, ir, ka jums nav normālas mēdīju vides. Ja jums tāda būtu, mēs šeit nesēdētu. Mums ir ko darīt arī citur. Bet tā kā jums viņas nav, mēs uzskatījām par savu pienākumu, tā kā Latgales austrumu robeža ir tik svarīga Latvijai, iedziļināties Rēzeknē. Un trešais iemesls ir tas, ka Rēzekne ļoti īpašā situācijā. Rēzeknē vienīgai Latvijā šobrīd ir administrācija. Un līdz ar to mēs uzskatījām par savu pienākumu izstāstīt, kā Rēzekne līdz tam nonāca. Tas ir tas, ko mēs darījām. Mums bija atšķirībā no pārējām redakciju sanāksmēm. Rīgā un Daugavpilī sanāksmes bija par to, ko mēs pētīsim. Mēs teicām, nāciet stāstiet, ko mēs nezinām par to, lūdzu, un reflektējiet par to, ko mēs gribam darīt, vai kaut kas trūkst. Rēzekne ir atšķirīga to, ka mēs jums jau stāstam par to, ko mēs izdarījām, un pēc tam reflektējiet, lūdzu, ka jums liekas, vai kaut kas pietrūka, vai vēl kaut ko vajadzēja. Un mēs ar prieku to noklausīsimies, jo es nezinu, vai tā ir laba vai slikta ziņa, bet parasti ir tā, ja mēs sākam kādā pilsētā strādāt, mēs viņu pēc tam nevaram pamest. Vienkārši sirdsapziņa neļauj kaut kā. Un tas ir tas, ko mēs izdarījām par Rēzekni, tāpēc mēs iesim, un vienmēr, mēs ļoti labi zinām, ka mēs esam ienācēji. Un mums arī ir diezgan vienalga, kas uzvar vēlēšanos, jo mums šeit var balsot tikai tenis. Un tāpēc mēs zinot, ka mēs esam ienācēji, mēs vienmēr atrodam kādu partneri, kas saprot, kas notiek tajā pilsētā un izglīto mūs, lai mēs neizdarītu kaut kādu absolūtu stulbību un neaiziet galīgi garām. Un tas būtu tas, piemēram, ja es tagad mēģinātu sākt runāt latgaliski, tas būtu tas, ko tenis teikt nedara, labāk nebūs. Bet, ja kāds vēlas uzdot jautājumus latgaliski, lūdzu, te ir cilvēki, kas saprot un viens arī runā. Tāpēc tas, kā mēs šodien iesim, ir vispirms tenis.
Tas ir vairāk laikam pārējiem, kas skatās, nevis jums izskaidros, kā viņš redz situāciju Rēzeknē šobrīd. Tad mēs iesim pie Annijas, kas bija faktu pārbaužu atbildīgā par Rēzekni, un tad beigās pie Ineses, kas taisīja izpēti sākumā un pēc tam strādāja pie pētījumiem, kas ir tie, kurus cilvēki arī visvairāk gaida. Kas mums nav šodien pie galda? Olga Dragiļeva, mūsu kolēģe, jo viņa pabeidz pēdējo materiālu par Rīgu, jo mums bija Rīga, Rēzekne, Daugavpils. Un Inga Spriņģe, kas strādā pie pēdējā materiāla par to, kā Krievijas propagandisti tagad naudu Latvijā saņem. Un viņas šeit nevar būt. Un vēl viens mūsu kolēģis no faktu pārbaudītājiem, kas nestrādā ar vēlēšanām, dara ikdienas lietas. Pārējie, principā, viss, kas ir izdarīts, ir šī cilvēka komanda, kas mums priekšā sēž. Un Jānis Kronis, kas mums palīdz kā reizeknietis. Un es domāju, ka no tā gala arī sāksim. Tad iedomājies, ka cilvēki, kas neko nezina par Rēzekni, kas mums jāzina pirms šitām vēlēšanām, kas te notiek? Vasalim. Man liekas prieks, ka šeit es saskaitīju 5 politiskos sarakstu, tātad puse no Rēzeknē kandidējušo sarakstu pārstāvjiem. Rēzeknes administrācija pilnā skaitā, un es varbūt gari nerunāšu, daudz ir runāts dažādākos raidījumos, bet es paņēmu līdzi to, ko es esmu saņēmis pastkastē. Un pastkastē mani ir uzrunājuši, šeit ir tātad 5 saraksti, mani pastkastē ir uzrunājuši uz šo brīdi. Te varbūt jaukta kārtība būs Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība attīstībai par. Es esmu saņēmis avīzi, tad es esmu saņēmis progresīvo materiālus, tad es esmu saņēmis 6. saraksta, tātad tas ir tas apvienotais saraksts arī tāda avīzi. Tad ZZS bukletu, tad Bartaševiča kunga bukletu un, jā, tur laikam 5 vai 6 bija. Tas nozīmē, ka pusē ir aktīva un tas arī parāda to, ka puse arī ir šeit. Un tur bija Sarau Latgale vēl, es atvainojos, tur arī Sarau Latgale bija bukletiņš iekšā, jā. Tie ir tie tātad, kas šobrīd aktīvi uzrunā pilsētniekus. Mēs pilsētā redzam vides reklāmas, mēs redzam plakātus, mēs redzam apdrukātas automašīnas. Pilsētā notiek, es domāju, vēsturiski interesantas lokālās politikas lietas, kas Latvijā nav bijušas. Administrācijas iecelšana, tas ir Latvijā tāds, faktiski nebijis gadījums. Rīgā bija. Rīgā bija, jā. Rīgā bija, tur neviens par to nestrīdējās. Bet ārpus Rīgas tas tā ir interesanti. Es domāju, presē, mēdījos, ziņu aģentūrās daudz ir lasīts par to, kas Rēzeknē notiek. Es domāju, sarunas gaitā arī paši politiķi varbūt vai klātesošie izstāstīs vairāk. Bet tas, ko es gribu teikt, ka Rēzeknē vēlēšanas noteikti būs interesantas. Rēzeknes vēlēšanu rezultāti būs barometrs, kurš parādīs sabiedrisko domu šobrīd, kāda viņa ir, ko cilvēki atbalsta vai neatbalsta. Un vienīgais, ko es no savas puses gribu aicināt noteikti visus iet un piedalīties un izvēlēties to, ko viņi uzskata par vajadzīgu, kam tātad uzticēt Rēzeknes atslēgas nākotnē. Un es varbūt tomēr vairāk došu vārdu kolēģiem, jo kolēģis... Tu man vari pateikt, kopš iepriekšējām vēlēšanām, kas tev liekas radikāli atšķirīgi uz šīm? Izņemot to, ka ir administrācija. Administrācija, tas ir viens, es domāju, kampaņa, mēdīju iesaiste politikā, neredzētā apjomā, tas ir tas unikālākais. Mēdīju iesaiste politikā neredzētā apjomā, tu droši vien runā par to, ko beigās es dabūju rakstīt, ja? Jā. Par to, ja kāds nav lasījis vai skatījies, tad... lai tiem nebūtu interešu konflikts, vai viņš pats ir strādājis kādu laiku Divu krastu radio, un cik es saprotu, ja es pareizi saprotu, viņš ir arī šī sadarbības daļa ar mums šobrīd palicis bez savām programmām. Mēs izstāstījām pārējai Latvijai par to, kā Latgalē savu popularitāti mēģināja veidot Sarauja Latgalē saraksts, nepārkāpjot likumu, bet neētiski pirms vēlēšanām, reklamējot raidījumu, kas beidzās tieši pirms tām, lai jums visiem būtu sapratne, kā izskatās Aija Nagle un kas viņi ir, tiem, kas nav tiktokā. Un tā nav, uzvedība. Un Nagles kundze, man ļoti žēl, jo viņa ir interesants tipāš, un viņa ieturēja, kamēr es esmu blogeris, tikmēr es runāju visiem. Un tad, kad es tagad kļūšu par politiķi, es gribētu kļūt par politiķi, tad jūsu jautājumi ir pārāk agresīvi.
Nē, tur nebija nekā agresīva. Mēs arī jautājumus izlikām. Bet, diemžēl, viņi ar mums nerunāja. Es nekad neieteiktu jaunam politiķim tā rīkoties, jo ir labāk, ka tu saproti, kāda ir tā motivācija otrā pusē. Un arī žurnālistam, tad, kad tu viņam izstāsti to, kas tev ir sakāms, ja viņš ir labs žurnālists, viņš to nevar ignorēt. Tas ir objektīvi tavs skatu punkts, tev atbildes tev uzdotajiem jautājumiem, un no tā iegūst abas puses. Bet tas laiks ir garām. Un līdz ar to, tā kā Tenis apgalvo, ka viņš šodien runāšot vismazāk savā mūžā, tad pārēsim pie faktu pārbaudēm, kuras... Ko tu gribi? Es gribu, lai Tenis vēl pastāsta. Tad tu prasi, ko tu gribi? Kā ir žurnālistam Rēzeknē? Jo mēs zinām, kā ir būt Rīgā. Tā mediju vidi tomēr ir plašāka un varbūt bieži vien brīvāka, bet kā ir būt žurnālistam Rēzeknē? Kā tavuprāt atšķiras šis darbs šeit? Ir tāds, ka Rēzeknē, diemžēl, kā Sanita jau pieminēja sarunas sākumā, izņemot sabiedrisko mediju, gan Latvijas rādio, gan Latvijas televīziju, neatkarīgu komerc mediju, nav. Viss. Ar to jūs atšķirties no Daugavpils, kur tomēr ir vismaz viens maziņš, bet viņš ir un viņš cenšas darīt, un tāpēc arī mēs viņus atbalstam. Bet tieši tāpēc arī Rēzekne nācās mums braukt, jo, ja būtu tie mediji, tad mums tas viss, ko Ines izpētīja un par ko viņi runās, jābūt bijis uzrakstīts pirms tam un parādīts. Bet par faktu pārbaudēm, Anī, tu taisīji gan Rēzeknes faktu pārbaudes, gan Daugavpils par solījumiem, izstāsti lūdzu par rezultātiem un kas ir kopīgs, kas ir atšķirīgs. Jā, tātad es centīšos runāt skaļāk, lai visi dzird. Tā doma mums bija izanalizēt priekšvēlēšanu solījumus, kas tika doti pirms iepriekšējām vēlēšanām. Un to Evita darīja Rīgā, un, kā sen teicies, Rēzeknē un Daugavpilī. Un mēs Rēzeknē pārbaudījām saskaņas programmu, tāpēc, ka bija 8 deputāti no 13, ja es nekļūdos, un arī bijušā mēra Bartaševiča kunga iepriekšējais saraksts. Un šiem deputātiem bija iespēja reāli ietekmēt lēmumus pilsētā, vismaz līdz noteiktam brīdim. Un mēs izvēlējāmies kaut cik pārbaudāmus solījumus, kuri ir gana konkrēti, lai varētu vismaz kaut kā izmērīt šo te gatavību. Nevis veicināsim, pilnveidosim, attīstīsim. Jā, mēs tomēr ņēmām visās 3 pilsētās kaut cik pārbaudāmus solījumus. Un nevienam šeit nav noslēpums, ka Rēzeknes dome un arī vadītājs līdz sasaukuma beigām nenostrādāja, bet īsais secinājums par mūsu pārbaudītajiem solījumiem, ka no saskaņas programmas pilnībā bija izpildīta apmēram 4. daļa solījumu, kurus mēs pārbaudījām, kurus no šīs atlases mūsu. Un es varu arī pieminēt dažus piemērus. Ir būvēti jauni veloceliņi, labi iekārtots memoriāls, dažas no solītajām ielām ir labotas, dažas atstātas novārtā, dažas daļēji uzlabotas. Un bija arī solījums par Rēzeknes spā viesnīcu un piesaistītu investoru. Jūs visi zinat, ka spā stāv tukšs, viesnīcas nav un investors arī nav piesaistīts. Un vēl, kā piemērs, saskaņa solīja panākt bezdarba līmeņa samazināšanos Rēzeknē zem vidējā valstī. To nepanāca, lai gan bezdarba līmenis ir sarucis. Un Bartaševiča kungs sarunā ar mani skaidroja, ka mērķis bija ambiciozs uz vairākiem termiņiem, jo nestrādājot īslaicīgi. Un te ir šī mana piebilde, ka atšķirībā no maniem kolēģiem un atšķirībā arī no Daugavpils domas vadības, man izdevās sazināties ar Bartaševiča kungu, kurš arī atbildēja uz maniem jautājumiem, jo Daugavpilī uz... Bet nebija tā, ka ļoti labprāt uzreiz runājums, ja es pareizi atceros no sarunas atstāstīt. Mēs parunājām. Jā, no vietas. Jā, sākumā Bartaševiča kungs negribēja runāt, bet pēc tam es vienkārši sāku uzdot jautājumus, un viņš vienkārši sāka atbildēt. Un tā mēs tikām līdz, man bija saraksts ar jautājumiem, un tā mēs tikām līdz saraksta beigām. Un es arī pateicu Bartaševiča kungam, paldies, ka atbildējāt uz visiem maniem jautājumiem. Un tā atšķirība no Daugavpils,
grūti teikt, tāpēc, ka grūti izmērīt. Daugavpils vadība nostrādāja visu savu termiņu, visu pilnu termiņu amatā. Un viņi pirms šīm vēlēšanām sāka ļoti strauji palielināt sociālos atbalstus, pieauga bērna piedzimšanas pabalsts no 500 līdz 700 eiro. Tāda vēlēšana klasika, nedara neko līdz vēlēšanām un sāk kaut ko darīt. Jā. Bet es domāju, ka Reizekne, ja es drīkstu, indīgi piezīme, tad Reizekne bija īpaši ar to, ka Daugavpilī esošais mērs, labi, viņš sāka ar šo sasaukumu Reizeknē, toreizējais mērs sāka no 9. gada. Un, ja ir izpildīta 4. daļa solījuma un sola to pašu, tad loģisks jautājums cilvēkam ir, ko jūs līdz tam neizdarījāt? Un, ja atbilde ir atkal, ka valsts traucēja, tad tā īsti nav atbilde, kuru pašvaldībā, es domāju, var pieņemt, jo valsts neko nedarīja līdz brīdim, kad gandrīz bija bankrots. Un tas bija tas brīdis, ka valsts nevis traucēja, bet sāka kaut ko darīt. Bet tā ir man indīgā piezīme, jo man tiešām šausmīgi tracina, ka kāds, kas ir bijis pie varas ļoti ilgi, saka, es izpildīšu to, un tad ir tā, ko līdz šim neizdarīju. Tā kā tā ir tā mana piebilde par jūsu faktu pārbaudēm. Tu gribi vēl kaut ko teikt, vai es tev izsit no sliedēm? Nē, viss kārtībā, es pabeidzu principā, jā. Man ir viena piebilde, es esmu tos solījumus arī skatījusies gan Rīgā, gan Daugavpilī un Reizeknē. Annijas darbu, un man liekas, tas būtiskais, kas tiešām visiem būtu jāņem vērā, izlasiet, pat ja jums patīk cilvēki un jūs balsojat pēc cilvēkiem, pašvaldībās tā mēdz notikt. Izlasiet tos solījumus, ļoti racionāli padomājiet, cik tas ir reāli. Un Reizeknē arī tie daži solījumi bija absolūti nereāli, es teiktu, kur bija pilnīgi skaidrs pirms tiem 4-5 gadiem, ka neticiet, nevar tam ticēt, tās kaut kāds pasakas. Un tas šobrīd, piemēram, arī Rīgā ir gan tajās iepriekšējās vēlēšanās, gan pašlaik. Tā ir viena lieta, kur arī jau ļoti kritiski var padomāt, ka vienkārši nebūs. Nebūs. Valsts traucēja, netraucēja. Nebūs, jo nebūs. Tad mēs pārējām pie tās daļas, kura ir parasti visgrūtākā, un tie ir pētījumi. Jo notiek vairākos posmos, un mums šeit bija ļoti līdzīgs process, kā bija Daugavpilī. Tu sākumā atbrauc, un tu mēģini saprast, kas te vispār notiek. Un tad tu saproti, ka tev nekur nebūs, kur to izlasīt, un tu sāc pieprasīt informāciju no valsts iestādēm un tā tālāk. Un mums bija vairākas sanāksmes, lai mēs nonāktu līdz tam, par ko mēs vispār Reizeknē taisīsim, jo viņi ir līdzīgi kā citās pilsētās, bet katra pilsēta ir īpaša. Viens universālais, kas bija visiem, bija atskats uz pēdējiem 4 gadiem. Rīgā 5 uz to, kas vispār ir noticis, jo cilvēks, kuram ir viņa ikdienas rūpes, viņš neatcerās. Nav godīgi no viņa prasīt, mēģināt atcerēties visu, kas ir noticis. Otrais ir, vai ir bijuši korupcijas skandāli. Un Reizeknē, protams, tas gadījums ir to, kas ir noticis beidzās ar administrāciju. Tāpēc šeit tas ir stāsts par to, kā Reizekne nonāca līdz administrācijai. Tad ir korupcijas skandāli, protams, un kas ir īpaši Reizeknei, kas Daugavpilī bija savādāks un Rīgā arī, tas ir, ka Reizekne ļoti ilgstoši ir pārvaldījusi viena ģimene, sauksim to par vienu ģimeni, un kad cilvēki saka, jā, bet Liepājā arī mērs ilgi, jā, bet Ventspilī arī bija ilgi, jā, bija. Bet tur nebija situācijas, kurā viens no ģimenes vada domi un iegūst informāciju par visu, kas notiek, par visu, ko plāno, un otrs no ģimenes kopā ar pirmā sievu vinnē konkursos un pilsētu ceļ. Tas bija kaut kas unikāls tikai Reizeknē, līdz ar to būtu pilnīgi neadekvāti un negodīgi pret Reizeknes iedzīvotājiem uz to neskatīties. Un tur, lai Ines stāsta pati, kā viņai gāja ar šo visu, bet tās bija tās 3 lietas, ko mēs izvēlējāmies par Reizekni, un es uzņēmos mediju situāciju, es viņu uzņēmos arī par Daugavpili, jo vienkārši par daudz bija tajā brīdī. Jā, skaidrs, ka mēs runājām gan ar Teni, kurš man ļoti daudz palīdzēja arī ar informācijas vākšanu, jo es tiešām esmu outsiders un man vajadzēja pilsētu iepazīt no nulles. Runājām ar vietējiem iedzīvotājiem, un to tēmu patiesībā ir daudz, un kā arī Sanita saka, tad, kad mēs sākam strādāt ar pilsētu, man gribas teikt, mēs viņu tā kā adoptējam nedaudz, un tad viņš kļūst par tādu mūsu bērniņu, kuram mēs sekojam līdzi arī pēc tam. Tā notika ar Daugavpili, kur mēs strādājam jau vairākus gadus, un es ceru, ka turpināsim strādāt arī Reizeknē, jo stāstu vēl patiesībā ir daudz. Šie bija tie, kurus es redzēju
izdarām, jo mums nebija daudz laika. Un, principā, es strādāju vienu pati, un brīžiem man palīdzēja tenis. Tā kā mums to resursu nav milzīgi, un no ASV mums nav naudas, kā Bartaševiča kungs stāsta. Līdz tam vēl tiks. Bet un, tāpēc tas, mums bija jāsaprot, kas ir tas, ko es varu izdarīt. Tas nebija ne tikai tas, ko vajag, bet tas, ko var vēl kaut kādā vērā. Tas ir tas, ko varēja. Tad, principā, man bija 3 raksti. Viens no šiem rakstiem bija, kā jau Sanita minēja, par to, kā brāļu ģimenes Rēzekne būvēja. Jo ik pa laikam Rēzeknē runājot ar cilvēku, saka, mēs jau redzam, ka pie katra objekta, katra stāv Latgalija busiņa, mēs jau redzam, ka šis uzņēmums būvēja lielu daļu objektu. Bet nebija skaidrs, un medijos tas nebija iespējams, to nebija iespējams izlasīt. Bija ik pa laikam daži raksti, ka atkal ir uzvarējusi Latgalija vai Latgales būve, bet mēs gribējām redzēt, kas ir tā kopaina, cik liela tad daļu iepirkumu šie uzņēmumi, kas pieder eksmēra ģimenei, būvē, kādas ir šīs summas. Un es neteiktu, ka tā bija kaut kāda milzīga izpēta. Tas, ko mēs izdarījām, un tas, ko īstenībā kādam jau sen bija jāizdara, manuprāt, no medijiem, ir mēs pieprasījām informāciju no 2009. gada par līgumiem, ko doma ir slēgusi ar šiem 2 uzņēmumiem. Sagaidījām, diezgan ilgi gaidījām, bet sagaidījām, un tad skatījāmies dokumentu, skaitījām līdzi tur gan latus, gan eiro, un mēģinājām saprast, cik tad ir, un tad beigās sanāca šie 38 gandrīz miljoni, un tas pirmo reizi mums izdevās parādīt, cik apjomīgs ir šis bizness, kas barojas arī no pašvaldības iepirkumiem. Tas bija viena lieta, runājām, protams, jautājums par to, kāds ir legāli, pēc likuma burta viss ir legāli, te atkal noteikti ir jautājums kaut kādā ziņā par morāli vai par likumsargiem, kas skatās uz likuma burtu un saka, ka pēc papīriem viss skaidrs, bet viss ir likumīgi, bet izskatās aizdomīgi, kā visi arī visās iestādēs man atzina. Un kaut kādā arī Annija saka, ka ar viņu runāja Bartaševiča kungs, ar mani Bartaševiča kungs nerunāja. Es vairākas reizes lūdzu interviju, bet runāja Bartaševiča kunga brālis Mihails, par ko tad Mihailam paldies, jo mēs te ar paldies visiem mētājamies. Un tas patiesībā bija negaidīti, bet tā atbilde, protams, kaut kādā mērā to situāciju arī kopsavēlk, un tad, jo atbilde no Mihaila Bartaševiča bija, kāpēc man nebūvēt. Man šķiet, ka tas ļoti labi arī parāda to situāciju. Otra lieta, ko mēs uzrakstījām, kas varbūt nav vissvarīgākais no rakstiem, kas mums tapa, bet bija par satiksmi, par to, kā savulaik Rēzeknē tika nomāti dzeltenie Ikarus autobusi un kā šī izsole tika sarunāta. Kāpēc tas bija būtiski? Mēs gribējām šo stāstu pabeigt, jo šo stāstu bija sākuši citi mūsu kolēģi jau 2012. gadā, nekā personīgi bija sižets par to, ka izskatās ļoti aizdomīgi, ka ir starpnieks, un tad mēs uzzinājām, ka viens no iesaistītajām pusēm, Koršenko kungs, kurš pats bija daļa no šīs schēmas, raksta visādām iestādēm iesniegumus, parunājāmies ar viņu. Un tas, kā es atklāti teicu arī kolēģiem, man šķiet, ka Latgalē cilvēkus mīts ar kaut kāda cita māla, jo man tiešām bija interesanti skatīties, kā viens cilvēks, kurš iet pats politikā, atklāti ir gatavs pastāstīt, kā viņš pats bija daļa no schēmas. Iemesli katram dažādi, bet man tiešām tas bija interesanti, bet mēs gribējām pabeigt šo stāstu, jo toreiz neviens nerunāja, nekā personīgi neviens neatzina, ka šī izsole ir sarunāta. Tagad viens no iesaistītajiem pasaka, jā, šis bija sarunāts. Tas bija par šo stāstu. Un te man arī ir piebildi, kur jūs bijāt agrāk? To jau es jautāju, to es arī jautāju. Mēs esam pētnieciskā žurnālistikā kaut kādus gadus, jau 15 gandrīz, bet žurnālistikā dinozaurs kā es ir kopš 95. gada. Un es jums varu pateikt, ka Latvijā neko nevar noslēpt ilgāk par 5 gadiem. Izlīdīs, kādā brīdī izlīdīs, sastrīdēsies kāds ar kādu, kaut kāds dokuments atslepenos, tāpēc... Te bija bišķi vairāk par 5 gadiem. Te bija bišķi vairāk, bet man tik un tā. Man besis man ir par to, ka sākumā paši piedalās, pēc tam, ok, labi, paldies, ka izstāstījāt, bet būtu bijis daudz labāk izdarīt to jau toreiz, kad Knāps mums to prasīja, citu starpā. Labāk bija nepiedalīties. Labāk bija nepiedalīties, bet jau, ka bija, tad jau bija. 20. gada vēl bija nosūtīts. Jā, tas viss ir izlasāms. Es nerunāju par 20. gadu, es runāju par laiku, kad tas viss notika. Tā, jā. Tas bija izdevīgs, man droši. Droši vien, bet... Tas ir otrs gabals, un trešais bija
Par to es centos atbildēt uz jautājumu, kā Rēzekne nonāca uz bankrota sliekšņa. Jo patiesībā man pašai bija interesanti, es mēģināju saprast, un tad es lasīju ļoti daudz publikācijas, izgāju cauri visiem ziņu arhīviem. Un tas, ka es izlasot, sapratu, ka es neko nesaprotu. Un es pieļauju, ka tā tad es neesmu vienīgā, kas neko nesaprotu. Un es gribēju pirmkārt pati saprast, otrkārt ļaut cilvēkiem. Es teiktu, ka mēs uztaisījām tādu rakstu, kur pēc 5 gadiem cilvēks, ja viņam rodas jautājums, kas toreiz notika Rēzeknē, viņš atver un viņš saprot, kas notika. Mēs apkopējam chronoloģiski, kā Bartaševiča kunga lēmumi, un ne tikai viņa, jo viņš viens pats domāja nestrādāja, noveda pilsētu uz bankrota sliekšņa, kā kaut kādā mērā viņi sabotēja Finanšu ministrijas vēlmi palīdzēt sākumā, bet Finanšu ministrija pēc tam atrada citus veidus. Un kā to pilsētu tagad glāba pagaidu administrācija, Finanšu ministrija, un tas, ko mēs runājām arī ar kolēģiem pirms redakcijas sapulces, ir, ka šis gan vairs nav jautājums, kas skar tikai Rēzekni, jo arī Satversmes tiesa tagad lemjot tomēr pateica, ka Rēzekne jau glāba no valsts budžeta līdzekļiem, kas nozīmē, ka par to situācija, kas Rēzeknē ir, maksā visas valsts iedzīvotāji, un tas ietekmē visas Latvijas iedzīvotājus. Un slikti jau būtu, ja tikai rēzeknieši ciestu, jo tas jau ir slikti, ja veselas pilsētas iedzīvotājiem ir jācieš, bet te dažu cilvēku interešu dēļ cieši visu Latviju. Tas, principā, ir tas, ko es rakstīju. Tas, pie ko mēs strīdāmies pie šī pēdējā, jo tā situācija, kurš atbildīgs, jo tā situācija atgādināja, kad es lasīju pie, man ir bieži kaut kāda raksta, teiksim, kad es lasīju, kā redaktors Ines izpētīja to par Rēzeknes attieksmi, tur es vairāk tāda nožēlu, varēja ātrāk un tā. Bet par Rēzekni lasot, man bija pilnīgi sajūta par gāzi grīdā. Tas atgādināja to 2007. gada gāzi grīdā, kuru mēs arī pieredzējām, tolaik strādājot citā mēdījā, sekas pieredzējām, un arī toreiz bija jautājums, bet vai te neviens neredzēja? Jo labi, ir viens cilvēks, kam ļoti gribās tur būvēt, nevar aizliegt sapņot, cilvēkam gribās būvēt, labi, bet naudas nav, kādam bija Finanšu ministrijā jāredz, ka naudas nav, ka nevar tā, bet tad gāzi grīdā, un tad beigās viss strīdās, kas ir, bet labi, ir Satversmes tiesas spriedums, un tur to sadaļu var aizvērt. Kāpēc man personīgi šis gabals bija svarīgs? Tāpēc, ka tieši kāpat kā Ines, es nevaru izlasīt nekur. Chronoloģiski, kas ir noticis, un žurnālistikas viens no uzdevumiem ir būt vēstures lieciniekam tā ziņā, ka tu atstāji pārējiem. Ka tu atstāji pārējiem to, kur pēc pāris gadiem tu apskaties kaut vai, ja tev tajā gadā neaiziet līdz galvai tas, ka tu nesaproti vai tev neinteresē, pēc 5 gadiem tu iestājies Latvijas universitātē politologu maģistratūrā un tev pēkšņi tas sāk interesēt un tu vari to atrast. Tāpēc tas bija tāds vairāk svarīgs gabals, jo kā es teicu, daļa, ko mēs darījām priekš Rēzeknes, jo jums nav normāla mēdīja, kas šo visu būtu izdarījuši jau sen un mūsu vietā, bet daļa mēs darījām priekš pārējās Latvijas, lai viņiem būtu skaidrība, kas ir noticis Rēzeknē, un tas nebūtu, tas tur tālu, tas mūs neskar tāpat kā Daugavpils, un to es redzu kā tādu tiltu. Un pēdējais, ko es gribu pateikt, pirms es, ja neviens neko vairāk negribu piebilst šajā, es gribu atbildēt uz manu mīļāko jautājumu. No kurienes jums nauda? Jo šis jautājums arī bija tādā ļoti garā tiešraidē ar to, ka kāds ir pasūtījis Bartaševiča kungu, ka par to maksā jaunā vienotība, ka Rebaltiku finansē amerikāņi. Es jums tūlīt atbildēšu. Ne pirmais, ne otrais, ne trešais nav patiesas. Mēs neesam finansēti no Amerikas valdības, mēs neesam finansēti no Latvijas valdības, un neviens jūs nepasūtīja, izņemot to, ka šī pilsēta nonāca administrācijā, un mēs nolēmām tai pievērsties. No kādiem līdzekļiem mēs to varam izdarīt? Mums vispār ir tikai 3 ienākuma avoti. Pirmais ir tādi cilvēki kā jūs, kas katru mēnesi atvēl summu Rebaltika darba atbalstam, jo viņiem vienkārši ir svarīgs tas, ko mēs darām. Katru gadu šādi mēs iekasējam apmēram 30 līdz 40 tūkstošus eiro, kas ir cilvēku ziedojums sabiedriskam labumam. Un to var tērēt ļoti ierobežotā veidā. Un mums likās, ka nevar būt lielāks sabiedrisks labums, kā ieguldīt šo daļu pirms vēlēšanām
Mūsu cilvēku darba samaksā operatoriem, montāžas režisoriem, žurnālistiem, ilustratoriem, cilvēkiem, kas ar mums sadarbojas kā freelanceri, brīvžurnālisti, ka tas ir tas sabiedrības labums, jo ja pārējā Latvija maksā par Reizeknes parādu, tad es neredzu pilnīgi nekādu problēmu no Baltikai noziedotā sabiedriskā labuma līdzekļiem izdarīt žurnālistikas darbu Reizeknē. Tas ir viens. Un otrs ir, mēs piedalāmies pat jau tāpēc, ka mēs ļoti ilgi strādājam un ļoti daudz arī esam tajā jomā veikuši dažādos starptautiskos konkursos. Šobrīd runa ir par Eiropas Savienības konkursiem, kas attiecās uz vai nu dezinformācijas apkarošanu, vai nu žurnālistiku vietās, ko sauc par žurnālistikas tuksnešiem. Un Reizekne ir viens no šādiem žurnālistikas tuksnešiem. Un mēs startējām ar projektu pieteikumu, kas attiecās uz video. Tāpēc, ka mēs no savas ilgās pieredzes un taisot arī satīriskus raidījumus un filmējot dokumentālus seriālus, mēs zinām, ka video strādā. Līdz ar to mēs startējām šajā konkursā un mēs vinnējām. Tātad daļa par video mēs vinnējām starptautiskā konkursā. Daļa ir no saziedotās naudas. Amerikas tur nav, Latvijas valdības tur nav. Un mēs esam rīkojušies tā, kā rīkojās cilvēki, kas redakcionāli neatkarīgi strādā, izdomā, ko grib darīt, un tad dara. Un pēc tam jau, ko ar šo informāciju dara reizeknieši, ko ar šo informāciju dara jebkurš cilvēks, tā ir jūsu darīšana. Mēs savu izdarījām, jūs tagad lūdzu izdariet savu, izlasiet, noskatieties un dariet, ko tālāk, ko gribat. Tas ir tas, ko mēs darījām. Es ceru, ka es esmu vismaz to daļu, ko es bez jautājumiem varu atbildēt, esmu atbildējusi pati sev un uzdotajiem jautājumiem dažādās tiešraidēs. Mēs esam pastāstījuši to, kas mums bija sakāms. Mēs ļoti labprāt uzklausīsim visus jūs jautājumus, ieteikumus, ko tālāk pētīt, ko savādāk vajadzēja ar manu lūgumu. Ievērojot, lūdzu, ievērosim viens otrā, cienīsim viens otru laiku un cienīsim šo pasākumu formātu un tā jau mēs kaut kā līdz galam tiksim. Bet jūs plānojat atbildēt uz manu vēstulē? Un ne tāda veida, kā jūs to tagad izdarījat, bet tomēr norādot konkrētas personas, kas jums ziedoja naudu. Pagaidiet, Bartaševičs kungs, pagaidiet. Šo faktu, jo jūs arī diezgan vispārīgi atbildējat. Nē, es jums atbildēju ar... Pagaidiet, vispirms sāksim ar jūsu vēstuli. No kāda e-pasta jūs viņu sūtījāt? Jo uz šo pasākumu jūs pieteicāties no latgalija@inbox.lv. Es vēl ilgi nedomāju, ka tas būsiet jūs, jo jums ar to vietu nav nekāda sakara. Es sākumā domāju, ka tas ir brālis. Vai tā ir tā pati firma, kas būs Reizeknes būvēja? Jūs uztrauc, ka tieši Latgalija? Nē, man neuztrauc tas, ka ir Latgalija. Man vienkārši likās ārkārtīgi simpātiski, ka jūs noliedzat, ka jums ir kāds sakars un beigās atnāk e-pasts uz pieteikšanos no šīs firmas. Citu jūsu vēstuli vēl vismaz līdz šim rītam es neesmu saņēmusi. Es nezinu, kur jūs viņu sūtījāt. Pasakiet, kur jūs viņu sūtījāt, un es viņu tieši tāpat kā jebkuru vēstuli izlasīšu un atbildēšu. Es jums nosūtīju. Uz kādu e-pastu? Kam jūs viņu sūtījāt? Uz Latgalijas jūs varat atsūtīt. Kāpēc man jums... Pagaidiet. Jūs man... Uz kurieni jūs sūtījāt to vēstuli? Labi, es sapratu, ka jūs nesaņemat, ja? Nē. Līdz šim brīdim, uz kuru e-pastu jūs mums jau ir pienākums atbildēt, diemžēl. Es jūsu mājaslapā atradu to, ka tiek tādā... Ziniet, kad darīsim tā, jūs pārbaudiet, lūdzu, no kura jūs sūtījāt, no kura e-pasta un uz kuru e-pastu. Ja mēs to saņemsim, mēs atbildēsim. Jūs kaut kāda veida uzzinājāt, ka es pajautāju? Jūs tikko pateicāt? Nē, jūs tā runājat, ka it kā, jūs zināt par ko? Nē, es zinu tikai par to, ko jūs esat runājis savās tiešraidēs, kas nav bijusi patiesība, un tieši tāpēc es arī uz to atbildēju. Es neesmu saņēmusi nevienu vēstuli. Līdz šim rītam iekāpjot autobusā. Jā. Man vēl jautājumi. Ļoti vienkārši. Bartaševičs kungs, jūs esat žurnālists vai jūs esat politiķis šajā? Kā gribat. Nē, tas nav kā es gribu. Man liekas, ka žurnālisti... Es esmu Reizeknes iedzīvotājs, kuru jūs aicinājāt visus, piedalīties, un jūs ļoti priecīgi, ka atnāca daudz cilvēku. Jā, mēs esam ļoti priecīgi par to. Es esmu tāds pats reizeknietis, kā visi pārējie. Droši, uz priekšu. Jūs neesat tieši tāds pats reizeknietis. Arī vajadzēs. Savus pētījumus uz pamatojumu, ka, faktiski, uz faktiem pamatojumu. Kāds ir jautājums? Visi secinājumi uz faktiem balstās, jā. Un, pieņemsim, par sporta kompleksu jūs rakstat korupcijas piemērs vai piemineklis. Izšķērdības piemērs, manuprāt. Izšķērdības piemērs, pagaidiet. Es līdāt vairs šo rakstu. Korupcijas un izšķērdības piemērs. Tāpēc, jautājums, uz kādiem faktiem jūs savu apgalvojumu balstījat, kā korupcijas? Korupcijas manā rakstā vārds korupcija nav pieminēts nereizi.
Bet jūs, labi, okei. Labi, izrādās nav pieminēts, bet atbildiet. Es pirms tam izlasīju un es redzēju to korupciju. Viņš pazuda. Jūs arī tagad runājat, ka faktiski Rēzekne un ģimene ir korupcijas iereklis un tā tālāk. Jūs esat varas izmantošanas piemērs. Jūs esat varas izmantošanas piemērs. Es nevienā reizē vārdu korupciju neesmu minējusi. Jūs runājat par korupciju. Šobrīd es. Vēl kāds dzirdēja vārdu korupcija? Nē, jūs tajā vēstulē lūdzu norādiet precīzu citātu, tad mēs jums rakstiski atbildēsim. Nē, bet no jums viņa teica, no jums viņa dzirdēja. Tas, ko es teicu, ka jūsu ģimene, kas ir pārvaldījuši šo pilsētu kā klans, ir ietekmes izmantošanas piemērs. Viens brālis ļoti labi zina strateģiskos plānus un par tiem lem, un otrs brālis piedalās konkursos un kopā ar sievu uzvar. Nē, es tā nevienā brīdī nesaku, tas ir korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja uzdevums pateikt to, kā šī darbība ir kvalificējama. Un Bartaševičs kungs parasti, ja kaut kas pīkst kā pīle, iet kā pīle, tad tā arī ir pīle. Kā es personīgi to kvalificēju? Es to kvalificēju kā diezgan lielu nekaunību, kā ietekmes izmantošanu pilsētā, par kuru būtu jāinteresējās ne tikai žurnālistiem, bet arī tiesības sargājušām iestādēm. Tas ir tas, kā es to kvalificēju. Varam tagad cerams, ka tā interese kādreiz beigsies arī ar rezultātu. Neviena gada, neviena mēneša nebija tāda, kur neinteresēs kaut kādas iestādes tiesas sargājušas. Bartaševičs kungs, es jums pateikšu vienu citātu no tā brīža, kad, tā kā mēs abi esam diezgan seni cilvēki, Latvijas žurnālistikā un politikā, Valdis Birkaus savulaik, ka Latvijas ceļš nokrita no saviem augstumiem un izkrita no parlamenta, teica, ka Dieva dzirnas maļ lēni, bet šausmīgi. Jūs par jaunu vienotu laiku? Nē, tu lai viņi paši sev tiek galā, kāds man ir to sakars. Bet labi, jūs uzdevāt savu jautājumu, mums te ir diezgan daudz arī rēzekniešu. Mēs solījām nefilmēt vairs šo daļu. Nē, viņš, tātad mēs, Bartaševičs kungs lūdzies, un sākumā viņš drīkst filmēt, es teicu līdz brīdim, kamēr cilvēku uzdod jautājumus, jo tā tomēr ir paredzēta kā brīva saruna. Viņš teica, cilvēkiem būs pretenzijas, tad viņš izslēgšot. Mēs nefilmējam šo otro daļu, tāpēc, lai jūs varētu brīvi uzdot jautājumus. Ja ir pretenzijas, lūdzu sakiet, ja kaut vienam ir jāslēdz. Vai ir ok, ka viņš turpina filmēt? Vai jūs runāsiet brīvi, vai jūs teiksiet, nē, nav rekord cilvēks var. Nu tad Bartaševičs kungs lūdzu. Bet jūs lūdzu, jūs arī pēc tam, ka jūs izslēdzat, varat droši turpināt klausīties. Ieva, kas ir? Jā, mēs slēdzam arī mūsējo, tāpēc, ka sākās iedzīvotāju jautājumu uzdošanu. Pirmais iedzīvotājs paspēja ātrāk. Jā, pareizi, es atvainojos. Paldies visiem, kas skatījās tiešraidē. Ja jums ir jautājumi, uzrakstiet, un ja jau paspēs, tad viņi no aizmuguras arī mums viņus uzdos. Lūdzu, jūs esat dzirdējuši, kas mums bija sakāms, ko mēs darījām, ja vēl kāds vēlās izteikties par to, ko mums vajadzētu darīt, ko mēs ne tā izdarījām, jautājumu, komentāri, kritika, lūdzu.